Čau atkal visiem! Šodienas tēma mums būs, kas ir ego un kā tas cilvēkam izpaužas. Es domāju, ka es vienā video to visu nevarēšu, visus tos paveidus izstāstīt, bet būs jāsadala vairākās daļās. Tātad vispār, kas ir ego? Ego no latīņu valodas tulkojas kā es. Ego ir cilvēka apziņas līmenis, kā viņš uztver pasauli. Ezotērikā ego ir cilvēka zemākais es, tas ir cilvēks tāds, kāds viņš ir uz šo mirkli ar saviem tikumiem un netikumiem. Cilvēka augstākais es ir cilvēka augstākais apziņas līmenis, ko viņš var sasniegt iemiesojuma laikā, jeb tas ir tā kā Dievs cilvēkā. Vai ego ir tas pats, kas egoisms? Egoisms ir sautīgums, kas ir cilvēka tieksme apliecināt pārmērīgu mīlestību pret sevi, aizmirstot par citiem cilvēkiem. Egoists liek savas vajadzības pirmajā vietā, un atbrīvošanās no ego ir, kad cilvēks paplašina savas apziņas līmeni līdz sasniedz augstāko es. Tas ir cilvēks, kurš atbrīvojas no saviem netikumiem un principā attīsta tikumus. Daudzās grāmatās, stāstos un pētījumos ir stāstīts par to, ka dzīves jēga ir tikai apziņas līmeņa paplašināšana, jo jūsu uzkrātās gudrības tiek paņemtas līdzi uz nākamo iemiesojumu. Tās uzkrājas garām. Neko citu cilvēks nomirstot nevar paņemt līdzi. Ne mantas, ne māju, ne mašīnu, bet pavērojot sev cilvēkus apkārt, un, protams, ne jau visi tādi ir. Es skatos, ka cilvēki ir gatavi pārgraust rīkli otram, citreiz arī radiniekam dēļ mantas. Bieži radinieku vai cilvēku īstās sejas redz pēc kāda cilvēka nāves. Arī es patiešām esmu saskārusies ar šo lietu, un tad tu saproti, ka pilnībā nepazini cilvēkus vai radiniekus sev apkārt. Daudzreiz gadās, ka cilvēks, kurš nomiris, vēl nav pat aprakts, bet radinieki jau gatavi viens otram rīkli pārgraust un dala viņa mantas un cīnās savā starpā. No mana skatu punkta cilvēki paliek par mežoņiem. Es uzskatu, ka cilvēks ir ļoti nežēlīga būtne, jo pat dzīvnieki nogalina, lai varētu izdzīvot un pēstu, bet principā cilvēki var nogalināt pat bez īpaša iemesla. Par šo visu sīkāk un konkrētāk. Mūsdienu cilvēces sasniegumi ir iespaidīgi un nenoliedzami. Cilvēki ir radījuši diženu mūziku, literatūru, gleznas, arhitektūru, skulptūras un tā tālāk un tā joprojām. Zinātne un tehnoloģija ir krasi mainījušas mūsu dzīvesveidu un devušas mums iespēju darīt to un radīt tādas lietas, ko pirms 200 gadiem uzskatītu par brīnumu. Te nav šaubu, ka cilvēka prāts ir ārkārtīgi gudrs, tomēr visu šo brīnumu sabojā kaut kāds, varētu teikt, ārprāts. Zinātne un tehnoloģija ir pastiprinājušas iznīcinošo ietekmi, kas cilvēka prātā piemīt disfunkcijai attiecībā uz planētu, citām dzīvām būtnēm un, kā jau teicu, iepriekš cilvēkiem. Tāpēc 20. gadsimta vēsture ir tā, kur šī disfunkcija, šis kolektīvais vājprāts ir skaidrāk atpazīstams un šī disfunkcija pastiprinās un pātrinās. Pirmais pasaules karš sākās 1914. gadā. Postoši un nežēlīgi kari, ko motivējušas bailes, alkatība, varaskāre, ir bijuši bieži sastopami cilvēces vēsturē. Tieši tāpat kā verdzība, spīdzināšana un vardarbība, kas uzspiesta reliģiozu un ideoloģisku iemeslu dēļ. Cilvēki vairāk cietuši cits no cita rokas nekā no dabas katastrofām. Tomēr līdz 1914. gadam
cilvēka intelektuālais prāts bija izgudrojis ne tikai iekšdedzes dzinēju, bet arī bumbas, automātus, zemūdenes, liesmu metējus, indīgu gāzi un vēl daudz ko. Statistikā pozīciju karā Francijā un Beļģijā miljoniem vīru gāja bojā, lai iegūtu dažas dubļainas zemes jūdzes. Kad 1918. gadā karš beidzās, izdzīvojušie šausmās un nesapratnē lūkojās uz iznīcību, ko bija atstājuši aiz sevis. 10 miljonu cilvēku bija nogalināti un vēl vairāk bija sakropļoti. Cilvēki vēl tad nezināja, ka tas bija tikai sākums. Līdz gadsimta beigām to cilvēku skaits, kas nomira varmācīgā nāvē no līdzcilvēku rokas, pieauga līdz vairāk nekā 100 miljoniem. Viņi mira ne tikai karos, bet arī masu iznīcināšanas un genocīda dēļ. Tai pašā Staļina vadītā laikā tika nogalināti 20 miljoni vai neizsakamajās holokausta šausmās nacistiskajā Vācijā. Cilvēki mira arī mazākos iekšējos konfliktos, tādos kā Spānijas pilsoņu karš vai sarkano khmeru režīms Kambodžā, kur tika nogalināta 4. daļa šīs valsts iedzīvotāju. Mums pietiek paskatīties ikdienas ziņas pa televizoru, lai saprastu, ka ārprāts nav mazinājies. Tas viss turpinās arī 21. gadsimtā. Vēl viena cilvēka prāta kolektīvās disfunkcijas iezīme ir bezprecedenta vardarbība, ko cilvēki raida pret citām dzīvām formām un pašu planētu, mežu, citu augu un dzīvnieku iznīcināšana, slikta attieksme pret dzīvniekiem, upju, okeānu un gaisa piesārņošana. Alkatības vadīti cilvēki neievēro, ka paši ir saistīti ar visu kopumu. Cilvēki nepārtraukti izturas tā, ka bezkontrolas apstākļos var iznīcināt paši sevi. Bailes, alkatība un varaskāre ir psiholoģiski motivējoši spēki, kas veido pamatu ne tikai karam un varmācībai starp tautām, ciltīm, reliģijām un ideoloģijām, bet rada arī nepārtrauktu konfliktu personīgajās attiecībās. Tās izkropļo to, kā tu uztver citus un sevi. Caur visām šīm negatīvajām īpašībām tu nepareizi izskaidro ikvienu situāciju, kas līdz ar to noved pie nepareizas darbības, kuras mērķis ir atbrīvot tevi no bailēm un apmierināt tavu vajadzību pēc vēl vairāk bezjēdzīgu caurumu, kurus principā nav iespējams aizpildīt. Mēģināt kļūt labam vai labākam cilvēkam izklausās kā cēls un slavējams mērķis. Tomēr daudziem tie ir centieni, ko tie nevar sasniegt, ja nenotiek apziņas maiņa. Senākā pagātnē daži indivīdi jau nonāca pie šādas apzināšanās, piemēram, vīrs vārdā Gautama Sidhārtha. Viņš dzīvoja Indijā pirms 2600 gadiem un bija iespējams pirmais, kas to saskatīja pilnīgi skaidri. Viņu vēlāk nosauca par Budu, kas nozīmē atmodinātais. Apmēram tajā pašā laikā Ķīnā parādījās vēl viens agrīni atmodināts skolotājs vārdā Laodzi. Viņš savās mācībās atstāja vienā no visdziļākajām garīgajām grāmatām, kas ir sarakstīta Dao De Jing. Tas ir sacerējums, reliģisks ķīniešu teksts par Dao un De, kas sarakstīts 4 gadsimtus pirms mūsu ēras un aprakstā Dao kā realitātes pamatprincipu, ko iespējams apiet tikai caur pasivitāti. Tajā apkopotas tautas gudrības, garīgās zināšanas, dabas vērojumi, mistiskā izpratne par pasauli kopumā.
Tad šie indivīdi uzrunāja laikabiedrus ar to, lai cilvēki paskatās, kā viņi dzīvo, ko viņi dara, kādas ciešanas tie rada. Viņi norādīja uz iespēju atmosties no kolektīvajiem, tā kā normāla cilvēka eksistences murgiem un rādīja ceļu. Un pasaule vēl nebija gatava viņus uzņemt, bet tomēr viņi bija svarīgs un nepieciešams cilvēces atmošanās tā kā daļa. Viņus pārprata gan laika biedri, gan turpmākās paudzes. Viņu mācības tika sagrozītas un nepareizi interpretētas. Gadsimta gaitā tika pievienotas daudzas lietas, kam nebija sakara ar pirmācībām. Mācības, kas norādīja ceļu ārpus cilvēces prāta disfunkcijai. Ceļu prom no šī kolektīvā vājprāta tika sagrozītas un pašas kļuva par šī vājprāta daļu, un tādējādi reliģijas lielākoties kļuva par šķeļošajiem, nevis vienojušiem spēkiem. Tas radīja vairāk varmācības, naida, šķelšanos starp cilvēkiem, kā arī starp reliģijām. Tas, cik tu esi garīgs, nav saistīts ar ticību, bet gan cieši saistīts ar tavas apziņas stāvokli. Tas savukārt nosaka, kā tu darbojies pasaulē un miedarbojies ar citiem. Tie, kas nespēja palūkoties ārpus šīs formas, tie vēl vairāk iesakņos savos uzskatos, tātad principā savā prātā. Vēl gribētos parunāt par mantām cilvēka dzīvē. Lielāko daļu dzīves daudziem cilvēkiem, varētu teikt, apmāta aizņemtība ar lietām. Tāpēc viena no mūsu laika ļaunumiem ir priekšmetu vairošana. Kad tu vairs nespēji izjust dzīvi, to, kas tu esi, tu visdrīzāk mēģinās piepildīt savu dzīvi ar mantām un lietām. Var papētīt savas attiecības ar lietām, ko tu apzīmē ar vārdu mans. Tev jābūt ir modram un principā godīgam, lai atklātu, vai tavas pašvērtības sajūta ir saistīta ar tev piederošajām lietām. Vai šīs lietas izraisa smalku svarīgumu vai pārākuma sajūtu? Vai šo lietu trūkums liek tev justies mazvērtīgam attiecībā pret citiem, kam ir vairāk nekā varbūt uz to mirkli ir tev? Vai tu nejauši mini lietas, kas tev pieder, vai izrādi tās, lai paaugstinātu savu pašvērtējumu kādu citu acīs, un tāpēc arī savās acīs tev ceļas pašvērtējums? Vai jūties aizvainots un dusmīgs un kaut kā samazināts savā ja citam ir vairāk nekā tev? Vai ja tu zaudē augstu vērtēto īpašumu? Jūs varat augstu novērtēt un rūpēties par lietām, bet kad piesaistīsieties tām, jūs zināsiet, ka tas ir ego, un jūs īstenībā nekad nepiesaistaties lietai, bet domāju, kurā ir es, mani vai mans. Lepnuma sajūta, vajadzība izcelties, acīm redzamā savas vērtības palielināšana caur vairāk nekā un samazināšana caur mazāk nekā nav nec pareizi, nec aplama. Tas ir ego, un ego nav aplams, tas vienkārši ir neapzināts. Kad tu sāc sevī novērot ego, tad tu sāc tam pārkāpt. Nevajag ego uztvert pārāk nopietni. Zini, ka ego nav personīgs. Tas nav tas, kas esi tu. Ja tu uzskati ego par savu personīgo problēmu, tad tas vienkārši ir vēl lielāks ego. Tas viss ir līdz pat nāves gultai un brīdim, kad viss ārējais attālinās, un daudzi neizprot, ka neviena lieta nekad nav bijusi saistīta ar to, kas viņi ir.
Nāves tuvumā viss īpašumtiesību jēdziens atklājas kā pilnīgi bezjēdzīgs, un tad savas dzīves pēdējos mirkļus šie cilvēki saprot, ka kamēr viņi visu savu mūža garumā meklējuši pilnīgāku sevis versiju izjūtu, tas, ko viņi patiesībā ir meklējuši, ir viņu esība. Īstenībā vienmēr ir bijusi klātešoša, bet to lielākoties aizēnojuši šo cilvēku identificēšanās ar lietām, kas galu galā nozīmē identificēšanos ar prātu. Bet atsacīšanās no īpašumiem vai lietām neatbrīvos tevi no ego. Ego mēģinās nodrošināt savu izdzīvošanu, atrodot kaut ko citu, ar ko identificēties. Piemēram, ar tavu garīgo veidolu, kā tādu, kas pārspējas interesi par materiālām vērtībām un īpašumiem, un tāpēc ir pārāks, garīgāks nekā citi. Ja? Tas, kā tevi redz citi, pārvēršās par to, kā tu pats sevi saskati un redzi. Ego pašvērtības sajūta lielākoties ir saistīta ar vērtību, ko tev piešķir citi. Tev ir nepieciešams, lai citi tev piešķirtu to es sajūtu. Ja? Un, ja tu dzīvo kultūrā, kas lielā mērā pielīdzina pašvērtību tam, cik daudz un kas tev pieder, un ja nespēji redzēt cauri šiem kolektīvajiem maldiem, tad tu būsi nolemts dzīties pēc lietām visu dzīvi un veltīgi cerēt atrast savu vērtību un piepildīt savu es sajūtu. Varat nemēģināt atraisīties no piesaistīšanās lietām. Piesaistīšanās lietām izzudīs pati no sevis, ka tu vairs nemeklēsi sevi tajās. Izmaiņas sāksies vienkārši, ja tu apzināsies savu pieķeršanās kaut kam, un tas nenozīmē no visa atteikties un kļūt par svēto, kas dzīvo kalnā kaut kādā alā. Traģiska zaudējuma priekšā tu vai nu pretosies vai piekāpsies. Daži kļūst skarbi vai dziļi apvainojas. Cits kļūs līdzjūtīgs, gudrs un mīlošs. Padošanās nozīmē, ka tu iekšēji pieņem esošo, tu esi atvērts dzīvei, bet ja tu pretojies, pretošanās tā ir iekšējā tā kā saraušanās un ego ķaulas nocietināšana. Lai ko tu darītu iekšējās pretestības stāvoklī, tā radītu vienu lielāku ārējo pretestību un visums nebūtu tavā pusē un dzīve tev nepalīdzētu. Tad, kad tu padosies, pakļausies tā kā iekšēji, tad atveras jauna apziņas dimensija, un ja būs iespējams vai nepieciešama darbība, tad tava rīcība saskaņosies ar kopumu, un to atbalstīs radošs intelekts, nenosacīta apziņa, ar kuru tu saplūsti iekšējās atvērtības stāvoklī. Apstākļi un cilvēki tad kļūst izpalīdzīgi un sadarbojas. Notiek kaut kāda nejauša apstākļu sakritība. Ja šāda darbība nav iespējama, tad tu principā mierā atpūties. Ja? Un iekšējā rāmumā, kas nāks arī līdz ar pakļaušanos. Es mēdzu teikt īsāk, saproti, pieņem, ļaujies un plūsti pa straumi. Kamēr cilvēks nav izpratis, kas ir šī ļaušanās sajūta, ja, viņam var likties, ka tas ir ļoti sarežģīti, bet kad tu vienreiz esi to tā kā sajūtu izjutis, tad tu saproti, cik īstenībā viss ir vienkārši. No savas pieredzes varu teikt, ka tā ir tik forša sajūta, ja kādam ir kaut kas vairāk nekā tev, vai varbūt dārgāks vai smukāks, ja? Viņš varbūt ir iegādājies ko jaunu,
vai tu varbūt redzi, ka pazīstamais kāds ir vinnējis superbingo, un tu principā priecājies kopā ar viņu no sirds, un tev nav skaudības, tev nav kaut kādas vēlmes noskaust, vai skriet kaut ko pirkt, lai tev būtu kaut kas līdzīgs, jā, vai iegādāties kaut ko līdzīgu. Tev vienkārši ir komfortabli un labi ar to, kas tev ir pašam, tu baudi un pateicies par to, kas tev ir uz šo brīdi, tu novērtē to, kas tev ir dots, bet tu nepieķeries tām lietām, jo tās tev dzīvē ir dotas komfortablākai dzīvošanam, un katram tas tiek dots pēc nopelniem. Es domāju, šodien šim video tā kā pietiks, jo, lai nebūtu pārāk garš tas video, un būs vēl citas daļas, kur stāstīšu tālāk par eko veidiem un tā izpausmēm, jo nevar vienā video izteikt visu to, ko es gribētu pastāstīt. Tā kā tiekamies nākamajā video. Čau!